Skatītāji, raidījums Man zaļais dārzs atkal jūsu ekrānos. Sestdienas rīts, 10:30. Mēs esam ieradušies Jūrmalā, lai parādītu kādu no skaistajiem Jūrmalas dārziem. Brauc mašīnas, ir daudz cilvēku, daži no jūras, daži uz jūru. Saimniec, raidījumu gaidījāt. Edgars. Līvija, labdien! Patīkami. Mēs šo raidījumu pavadīsim skaistā vietā starp jūru un Jomas ielu. Un būs gan pieminekļi, gan skaists dārzs. Es ceru. Zem brīnišķīgiem kokiem mūsu parastās priedes. Priedes ir burvīgas. Kad mēs šeit ienācām, te bija pilns ar lapu kokiem, te bija džungļi. Katra priede ir uzskaitīta, jā, un mēs arī viņas sakopām, lai viņas ir skaistas. Jā, es tā skatos. Viņas tādas nav kur piesieties. Man ir zaļie pirkstiņi. Es savā laikā mācījos Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, beidzu mežsaimniekus. Jālgavā, es tā kā šo to saprotu, jā, no zaļajiem augiem. Aha. Padomu laikos, Edgars, te bija sanatorijas Družba korpus. Jā, te bija sanatorija, te brauc cilvēki. Es domāju, ka tas ir... Kā mežnieks. Ka tā ir draudzība, jā. Un padomu laikos, jā, te cilvēki brauc atpūsties. Tādu korpusu bija ļoti daudz Jūrmalā. Bet mēs te esam... Jā. Mēs te šādā izpildījumā dārzam ir 4 gadi. 4 gadus mēs dārzu veidojām. Nu tā, tas ir sanācis. Paskatieties. Dārzs ir jauns. Man šķiet 4 gadi, tas taču ir vēl jā, dārzam vajag 10. Tas ir 10. Lai viņš tā būtu atspēriens. Jā. Bet, man īpaši patīk, ka viss liels aug. Man šķēris ir mans draugs. Es šķērēju, lai īpaši lielāki neaug. Tā veigēliņa arī tiek piegriezt? Jā, veigēliņa arī es piegriežu, kalnu priedītes piegriežu, tūjiņas piegriežu, astilbas piegriežu, puķas tādu. Un zālēns kāpēc tik labs? Tāpēc, ka šogad ir priekš zāliena labs mitrums. Apakšā laba drenāža, smilts. Apakšā ir laba drenāža, ir smilts, apakšā ir viss labi salikts. Čaklās rociņas, kopšana. Nekas īpašs vairāk. Bet regulāra pļaušana, jā? Jā, jūs tieši čiekuriņus nogrābjat? Tieši tā. Nogrābjat? Čiekuriņus, skuiņas, piemēslojam, nopļaujam reizi nedēļā. Visa gudrība. Viena no lietām ir, par ko ir jāmaksā. Tas ir, ja mums ir vecas spriedzes un mums gribās labu zālienu, tad mēs... Tur nav, kompromiss nav. Jā. Neiet kopā, vecas spriedzes un labs zālājs. Un kas ir jādara? Lai uztaisītu labu zālienu, mums vajag 20 cm melnzeme. Jā. Šī gadījumā jūs arī esat uzlikuši 20 cm. Es domāju, ka ir 20, jā. Un tāpēc priede ir ierekta pa tiem 20 cm, un viņai, protams, tā melnzeme nepatīk, jo dabā priedei nav nekur tik daudz auglīga augsne virsū. Un viņai saknēm mazāk gaisa ir, viņai atmirst, un par to trupi droši vien, ka bija trupa arī pirms tam, bet šī gadījumā, tāda brūnā trupe, celuloze apēda tā sēne, kas saknēm atmirstot. Un viņa izplatās, protams, skudras priecīgas. Tas nozīmē, ka šī priede arī ir mazāk stabila. Viņa ir mazāk stabila, viņai, protams, tanī brīdī, kad viņa beigas reaģēt. Uz to šeit viņa reaģē ļoti labi, viņa audzē. Šī vietā, piemēram, 3 mm šogad ir uzaudzējusi reakcijas koksne. Viņa šo ribu viņa audzē kā lai risinātu šo problēmu, kas apakšais tur skudru pūzum. Kā viņa paskat tā kā tukšums. Tur ir tukšs, jā. Šī tik augsts apmēram viņa tukšs. Tā skaņa vienmēr tikai pietiek, nevajag nekāda super aparatūra. Te mums ir blīva koks un klausieties, kā mainīsies skaņa. Noiet no... Jā. Tāpēc bieži vien, pietiek ar... Bet jāskatās, kurā brīdī koks beidz reaģēt uz to. Mēs redzam problēmu, un ja koks reaģē, piemēram, šeit rekordu pavisam labi var redzēt. Gan šeit, gan šeit. Koks cīnās, paskaties, ka skudrs iznāca laukā. Protams. Ko es varu darīt priedes labā?
Skudras jau to dzīvo kokus neaiztiek. Skudras izmanto to, ka tur ir sēna izēdus viņām vietu, kur dzīvot, jā. Skudrām tā ir dzīvotne. Nu, šī nav aizsargājumā skudra. Ir tā drusītiņa lielāka, melnāka un tādu smaržīgu. Jā, šitās ir... Vēl dzīvnieki manā dārzā. Cik daudz mēs atrodam dzīvnieku. Bet, te koks reaģē uz savu problēmu. Un ja koks beidz reaģēt uz problēmu, audzējot to reakcijas koks, tad ir vairāk jāuzmanās, ka viņš var gāzties. Mēs redzam problēmu, un koks uz to nereaģē, neaudzē stiprībai sev kaut kur koksni. Tad ir jāuztraucās. Bet, problēmas jau, protams, ka kokiem, pilsētā kokiem, kur cilvēki daudz darbojās apkārt, vienmēr ir kaut kādas vairāk vai mazāk. Bet, jā, mēs ir daudz un labas. Ja ir vairākas problēmas kopā, tad skatāmies vienmēr priedēm. Ja mēs redzam, ka vienai no priedēm ir daudz mazāk skuju kā pārējām, tad tā ir tāda pazīme, ka tās saknes jau nefunkcionē vairāk. Jauki. Šai priedei es pievērsīšu uzmanību, Edgar, ko jūs man parādījāt. Jā, tur jāpaskatās. Bet tā pirmā pazīme par to, ka priedī ir taisns cilindrs, ja cemēta dabā nav. Viņām vienmēr kokam apakšē, ja 10-20 cm ir tas paplatinājums, sakņu kakls, jā, tā saucamais. Jā, te ir uzbērta melnzeme. Melnzeme zālājām. Es negribēju par to runāt. Par labām lietām, bet tā ir. Ja mēs gribam kaut ko, tad mums ir kaut kas jāupurē. Es tos 100-gadīgos dēļus gribu pačam. 100-gadīgie dēļi ir, jā. Šitie ir, ja? Šitie Edgara 100-gadīgie dēļi, jā. Šitie ir baigi labi. Jā, šitie ir 100-gadīgie dēļi, jā. Tad 5 cm, 7 cm, jā? 5, man liekas, bija, jā. Bet tās cakiņas visas, tās ir kopijas slēģi, tas, kas bija mājai. Šī māja ir celta 1912. Tā 1913. Ar visiem pīķiem, viss ir tā, kā bija. Jūs tikai zālīti vakar nopļāvāt. Jūs arī dobītas uzrušinājāt. Man ir burvju dobīšu rušinātājs. Mana mamma, kurai būs 85 gadi, kamēr visi viesi guļ, viņa ar savu mazo kaplīti, čik agri no rīta, pa dobītei un visu uzrušina. Un mani viesi, kur dzīvo dzīvokļos, viņi saka, kā tas tā, ka jums nezāles neaug? Es saku, vajag ar rociņām ravēt. Nē, te ir kāda burvju lieta. Nē, te nav nekāda burvju lieta. Skatītāji, ko dara jūsu mammas? Agri no rīta. Mammas, palīdziet bērniem. Jā, mēs paši savā ģimenē tiekam galā. Lūk, šāds braucamais man ir 1924. gads. Tas ir ko uz jūru brauc, jā? Viss sasēdās? Nē, tas man ir Cēsu rajons, Drustu pagasts. Tas ir buks, ar ko pagājušā gadsimta 20. gados saimnieks veda uz tirgu maizes klaipus un siera rituļus. Te bija tāds kāpslis, nodelis, tas laika gaitā izbeidzās. Tas nav tā kā soliņš tāds? Jā, un te sēž saimnieks, tur zirgs, un viņš brauc uz tirgu. Kur tas sviests? Sviests bija šeit. Starp šiem diviem dzelžiem bija tāda kā lāde. Jā, un tur viņš salika siera rituļus un maizi un brauca uz tirgu. Bet tagad... Tā līnija droši, es neko nesaprotu no ratiem. Pa buks, jā. Un man viņš kalpo kā puķu. Viņš tāds labs soliņš priekš kaut kur pie basketbola izlases, ne? Tāds viņam būtu ideāli augsts no 90. Es nezinu, ka te Valteri sasēdīsies, lai viņš nesabrūk. Jā. Tā. Jums ir kaut kas uzkāpis priedē. Vīteņa hortenzija. Jā, tā ir vīteņa hortenzija. Tā nav tikai 4 gadi, tā ir drusku. Nē, viņai ir 4 gadi. Nopietni, jā? Jā, 4 gadi. Vīteņa hortenzijām ir tāds teiciens. Viņas lēni sēž, ilgi sēž, jā. Jā, viņas 4 gadus stāv domādams par to jums. Jā, es arī to pamanīju, jā. Man viņi ir daudz. Viņi ir raķete. Man viņi gribas, lai viņi man uziet augšā un tur saslēdzās uz abām priedēm. Viņa arī gribas, viņa taču ir vairāk kā metru šogad izaugusi. To var redzēt, vai ne? Tie zaļie mīkstie dzinumi, tas ir šogad. Tieši šogad, jā. Tā kā jums sakrīt ar viņu. Paskatieties, kā viņi pieķerās pie tās mīzes. Ja nāk nos, tad tikai ar mīzu. Un ja viņi ietenās apkārt priedē, tad jau nevienu vētru viņi nevar noplēst. Priede necieš no vīteņa hortenzijas. Es stādu viņas un domāju, vai priedei patīk šie te piesūcekņi, jo viņus nevar noraut.
Pamēģiniet. Es jau saku, viņi ar visu mizu tikai, jā. Tikai ar visu mizu, jā. Par to, kad priedē būtu ļoti priecīgi par tādu mīlnieku sev pie kājām diez vai. Diez vai, jā. Bet to, ka viņi varētu nodarīt priedē nopietni pāri, arī diez vai. Nu, tas ir mierinājums jā. Tad. Mežvīteņi ir nekaitīgi. Man tur viena prieda. Arī prieda nav sajūsmā par to. Arī nav, jā. Tikai viens aspekts, ka tādās lielās vētras, ja viņam ir vēl šāda bura iekšā, kas nav viņai fotosintēzi nedod, tad koku rausta daudz vairāk, protams. Tāpēc tādā Vācijā vai tur, kur vēl labāk augstskrējumus apstākļi, tur ir arī parastā efija sakāp tik daudz kokā, ka ziemā bieži vien, ka koki bez labs stāvoklī, viņiem ir mitra augsne un viņi sliktāk turās augsnē, tad vētrās gāž ārā šos kokus ar vītiņaugiem. Un tāpēc tos vītiņaugus bieži vien rauj, griež dārznieki ārā, lai koki būtu stabilāki. Bet es domāju, jums nav par ko uztraukties. Labi, paldies. Tad, lai viņi aug, ja? Tad atstājam. Lai aug, viņai te patīk. Lai atstājam, tad, ja? Tad paldies. Lāpstu noliekam. Rudenī es viņu noņemu nost. Un pavasarī atkal skaisti mežvītes iet vijās uz augšu. Kādu motīvu vadīt? Man tas patīk. Mazāk lapu. Un man arī patīk, ka viņš tur nav tādā džungļos. Jā. Viņš atkal skaisti vijās pavasarī augšā. Es viņu noņemu, jā. Paliek kā saknītes, protams, tas viss paliek, un pavasarī atkal atlasītas skaisti vijās uz augšu. Katru gadu uzaug tos 3 metrus? Jā, šī tik viņš uzaug, jā. Bet rudenī to krāsu jūs atstājat? Jā, es to krāsu sagaidu, izbaudu, un tad noņem nost. Daudziem citiem šeit tā tūmā nav, bet Jūrmalā viņš uzaugt var līdz zariem. Pat tos 15 metrus viņš var uzaugt augstāk. Jā, un tad viņš plešas pa zariem un skaisti karājās. Kā lietu sargs, kā vēdeklis. Jā. Reku bakopas pērku pavasaros, bet 4 dienu lietus visus manus ziediņus aizskaloja, bet es ceru, ka nāks vēl ziedēs. Par puķiem viss labi, bet es skatos, jūs mākat arī izbaudīt dzīvi. Jums tāda ārtelpa pakal ir. Jā, te mums tāda terasīta, ka lietus līst. Jūs kaut kā aizverat? Jā. Tad, kad mēs te beidzam atpūsties, tad mēs, kā es saku, kiosks aizveras ciet. Viņš tur tā nobrauc lejā. Jā, nobrauc lejā. Jā, kiosks aizveras ciet, jā. Bērniem es saku, ka tur saldējumu varētu pārdot. Kiosku attaisa vaļā. Jā, tāda ārtelpa, pat drusku līsts vai smidzena, bet var... Jā, tieši tā. Kādu vītiņu rozīt? Jā, kalumiņš ir nācis no Siguldas. Man Siguldas draugi uzdāvināja šo kalumiņu. Rozīti šogad tik labi neziedēja kā pagājuši gadu, bet ar rozēm tā ir, vai ne? Rozēm, kā saka, cik sūdi, tik zieda. Bet man liekas, ka jūsu rozītē nekāda vaina. Ja jūs viņu vēl neesat miglojuši, vismaz 2 reizes. Vienu esat, jā? Tad ir ļoti labi. Tā ir potēta lapeglīte vai? Es domāju, ka potēta. Nevis es domāju, bet potēta, jā. Citreiz var panākt tādu efektu griežot vienkārši. Jā. Kad arī var griež, laiku galotnes nost, bet jums ir potēta, jā. Bet jūs tos iet uz leju piegriežat, ne? Es viņu neesmu piegriezus, bet es domāju, ka vajadzēs, jo tas kāds jau sāk... Vai ne, viņš sāk jau kustēties, jo viņš jau te ir daudz lapotnes, un es domāju, ka es viņu pavasarī piegriezīšu. Droši. No lapeglēm var griezt un veidot, ko tik gribās, jā. Lapegle parocīgs augsts griešanai. Un tūņas labi jūtās jums te? Jā, tūņām te ir saule un pietiek visa kā, un tur iet laistāmā caurule. Kanna. Par to kannu es tā kā domāju, ka beigšu ar viņu. Gliemeži? Gliemeži ir apēduši, un mūsu klimatā, tad, kad kannai jāsāk ziedēt, tad ir Ziemassvētki.
Bet lapas. Bet lapas skaistas, pret zaļajām tujām viņas ir skaistas, jā. Kādam nepatīk, tad gliemeži iebilstu. Jā. Un teikt, forši šauks. Bet, lai tie dzīvnieki te dzīvo. Vārbalīs jūs arī piegriežat uz bumbiņām? Piegriežu, jā. Tad vasaras puķītes. Starp kadiķīti un, kas mums tā tūja ir ievilkt, zirneklīs ir izmantoja, lai noķertu kaut ko. Vasaras puķītes, kad jau vairāk nav kur likt, tad sabāzelēja pa visām vietām, kur ir palikusi brīva. Tas pa tām dālijām asas, ja? Rekur nāk tā ravētāja ar savu mazmeitiņu. Nāc, Karļuk! Ravētāji 4 paudzēs. Jā, mēs te esam 4 paudzes, jā. Jā, un tad, kad man prasa, jā, kas man to dārzu ravēja, tad rekur ravētāja. Jums labi sanāk. Un viņi ļoti skatās, jā, lai ir kārtīgi, skaisti viss. Bet kadiķītis cik liels tad bija? Tā kā viņš atbrauc, viņš arī, protams, labi jūtās. Viņš ir bišķi sasiet, vai... Jā, tāpēc, kad ziemā viņš nedaudz izgāzās, jā, tāpēc es viņu sasēju. Viena aukla apkārt. Jā, pareizi. Josta. Tas ir pareizi? Skaidrs, ka pareizi. Labi. Var dažādi risināt problēmas. Šis ir viens no. Jā. Citi ar griešanu, citi ar siešanu. Nu, tad ir... Šitā ir kokveida hortenzija, kā viņas sauc? Kā izskatās? Tur ir tas ironiskais, kas ne tikai dārzniekiem, bet, hobija, bet arī profesionāļiem jauc galvu vienmēr, kad tā, kas ir krūms, to sauc par kokveida hortenziju. Un tā, kas aug drusku tā kā koks, to par skaraino. Un kas ir tā apaļā bumba, kas man ļoti patīk, bet viņai ir tik tievi kātiņi, bet ļoti skaisti ziedi, es viņu vāzēs lieku. Hortenzijām ir tik daudz šķirnes, es biju Vācijā, kur hortenzijām piesaka, protams, kaudzēm, bet arī vienā institūtā viņi ļāva tikai 30 katru gadu jaunas. Pietiek, vai ne? Jā, jo piesaka jau simtiem, bet tad viņi 30 tās, kas ir izcilākām pazīmēm, no katras 5 iestād, lai pārbaudītu, kura tad būs tā. Vai viņas ir tā vērts, lai dot nosaukumu viņam. Man ir 2 magnolijas, es par viņām rūpējos. Es nezinu, vai viņām, es visu laiku domāju, es iestādīšu, bet, cik ilgi viņi dzīvos. Bet viņas dzīvo. Dzīvo. Šitais brīnums jums ir, tas ir kaut kāds mazais ceriņš, ja? Ja būs saimnieks pat nezinās. Nē. Es tagad domāju, kas tas bija. Tas ir brīnumiņš jums. Tad lielā skaistie maziem ziediņiem zied. Varbūt ir kāds mazais krūmveida ceriņš. Jā. Tā izskatās, jā. Kā tik skaisti izskatās. Te vēl viens stūris ir tāds baigais karstums, ja tad te ielien. Jā, tas ir tāds drusku mitrais stūris, jā. Tās stūris arī, tur viņām nav tik laba dzīve, un tad viņas tur tā kā īsākas paliek. Jā. Gaismas mazāk un viss. Tūjām jau patīk arī ēna aug, bet lielākas būs tur, kur ir tomēr gaisma. Es parādīšu tūju rindu, kas ir gadu jaunākas, un viņas nav tik slaidas, bet ir mazākas un apaļākas, jā. Un galotnīci jūs nogriezāt? Jā. Tagad mēnesi atpakaļ. Resns, jo viņš strateģiski labā vietā noliec savu zirnekļu tīklu. Pareizi? Jā, es redzu. Paskat, cik skaists. Paskatīties. Tur vajag citu lēcu. Vēl viens dzīvnieks. Bet es starp katru tūju, skaties. Tur viņa jaunākais brālis. Jā. Zirnekļu laiks saulītē. Apsardzes firmām parasti ir uz pusi vairāk izsaukumu, jo zirnekļi lien priekšā sensoriem. Jā, tā ir. Kustības sensoriem. Nu, lūk, šī ir hortenzija, kur es te ieliku pavisam nesen pavasarī. Te bija tāds tukšs stūris, bērniem šūpolis bija. Tā ir tā, kas lēnām paliks rozā, jā? Jā, viņa uz rudeni paliek rozā, vai ne? Jā, tā arī skarainā. Ja jūs tagad zināsiet, tad tās tad es zināšu, ka tā ir skarainā. Drusku tā kā koka. Tā kā konusveidīga. Jā, tas zieds konusā. Te jums hostas patīk. Jā, man patīk hostas. Jums rozes ir daudz, neskatoties to, ka grūti ar viņām. Jā, bet viņas man patīk. Kurš tad rozes smiklo? Es. Jums katra paudze kaut ko dara dārzā? No 4? Jā, man māsa palīdz. Paudze, kas ir aiz manis, tai vairāk nekad nav laika. Tā ir tā paudze, kurai nav laika. Jā, tai nekad nav laika. 30 tiem nav laika. Tieši tā. 30 un uz augšu, tiem nav laika, tie dara citus darbus. Tā ir normāli. Tā, kad ir atkal 50 vai 45, tad sāk pieslēgties. Jā, tad vairāk.
Tad vairāk pieslēdz. Tad arī vairāk tas interesē, kad pašiem mājas rodās. Un tad arī redz, ka tas prasa lielu darbu. Tad atbrauc, vai Līvija, tev tas skaisti. Bet tad, kad viņi ikdienā redz, ka tas prasa katru dienu, mani mājas viesi arī saka, jūs te tā, katru čiekuriņu salasiet. Bet, jā, skaisti. Ne tā paranoiski, ka mēs te skrienam ar slotu pakaļ. Makarā klausās, nokrit čieku, sakalt novelk. Čīvs nostazāk kurpus un krīt, jā. Tie čieku, tās priedes ir ļoti tievas un garas, kā es saku, kā sērkociņi, jo viņas izauga cauri lapu koku mežam. Te bija pieaudzis pilns ar tādiem nevērtīgām kļavas, jā. Un tāpēc tās priedes ir tādas tievas, garas. Es tādu ķirsi, kauliņu, tur 5. Un gaida, kad izaugs ķirsis? Pēc 5 gadiem. Tev tā liekas, jā? Varbūt. 5 gadi tas ir ilgi? Cik tev ir gadi? 8,5. Patricijai tas laiks iet ilgi, bet Līvijai gan laiks iet ļoti ātri. Man jau tagad liekas, ka iet uz pusi ātrāk nekā bērnībā. Nes kāpēc, vai ne? Jo tā dzīve vairāk ir pagājusi, jo katra diena šķiet vērtīgāka, un katru vakaru es tā pieķeru sev pie domas, ka vēl viena diena pagājusi. Kā viņa ir pagājusi. Te ir pirmdiena, te ir trešdiena, te ir piekdiena. 12, 14, 16 gads. Stāsti veci kā pasaule. Bet labā ziņa, ka hortenzija atkal pastiepusies. Jā. Mežvīns atkal 3 metri. Mežvīns izaudzis, hortenzija pastiepusies, bērni izauguši. Kur tad rodās tā vēlēšanās tērēt laiku puķēm un kļaut zāles laiku? Mamma vainīga vai pašai vēlme? Man vecāki ir no laukiem 18 gados, gan viens, gan otrs ienāca Rīgā. Un tā arī palika Rīga, atbrauc mācīties, un Rīgā ir mamma līdz šai dienai. Papiņš ir miris. Es pēc vidusskolas aizgāju mācīties uz tajā laikā Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. Es beidzu mežsaimniecības fakultāti. Meža fakultāti, jā. Kāpēc es aizgāju? Pēc vidusskolas varbūt tas bija pilnīgi nejaušība. Es sāku strādāt Mežsaimniecības problēmu institūtā, dabas aizsardzības laboratorijā, tajā laikā pie zinātnieces Aijas Mellumas. Tas bija darbs, kad tika veidots Gaujas Nacionālais parks, Slīteres rezervāts. Un varbūt uz tā viļņa es bakalauru ieguvu vēl padomju laikos akadēmijā. Bet tie zaļie pirkstiņi, es domāju, kad ir man no vecākiem. Tiem tālajiem gadiem un no vecākiem, jā. Bet kaut kur piemācījāties vēl jeb meži? Es piemācījos pie Gundegas Lināres, pazīstamas ainava arhitektes. Gundega, ja jūs skatāties raidījumu, es ceru, ka jūs skatāties, tad man jūsos patīk, ka jums vienmēr ir viedoklis par visiem jautājumiem. Īpaši par tiem, kas saistīti ar ārtelpas veidošanu. Un Gundegai ir tādi principi, kuri no Gundegas principiem jums ir tie, kas ir tādi aizķērušies no dārza veidošanā? Neiegrimt sīkumos, bet skatīties lielās lietās. Neiestrēgt mazā puķītē, bet redzēt ainavu kopumā un to dārzu nesaskaldīt mazās detaļās, bet... Sadāk būtu dzīvžoks pa vidu, vai ne? Jā, tad man būtu dzīvžoks pa vidu. Tieši Gundega, tā. Paldies jums! Ir plaša telpa, mēs iedāk, ka mēs redzam 50 metrus, nevis 5 vai 10. Un vēl viena lieta, man liekas, no Gundegas ir, ka jums ir savākti augi kopā, dobēs. Nevis visur. Jā, tā nedaudz ir arī tāda sautīga interese, jo ir vieglāk apkopt. Vai ne? Skatītāji, ciemoties ir labi. Bet jābrauc mājās rabēt arī pašam. Pašam savs dārs, taču arī jākopja, vai ne? Es jauns, bet viens no tiem jauniem, kurš izmanto komandu un ar komandu kopā. Ļoti labi. Jo pašam ir grūti. Tas ir gudri. Man arī komanda ir. Liela komandā spēks, vai ne? Paldies. Jūs 4 paudzēs, mēs arī
vismaz 3 paudzēs. Jums viss vēl priekšā. Paldies! Paldies jums! Paldies! Dalījāties pieredzē. Skatītāji, un mums vēl nekas nebeidzās. Jums jau pieredze rāda, ka zaļais dārzs parasti beidzās augustā. Šogad tā nebūs. Šogad mēs līdz septembra beigām raidījums Mans zaļais dārzs. Kā parasti sestdienās būs jūs mājās. Oi, 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 oi.